Laikā, kad lielākai daļai latviešu ir īpaši aktuāli, ko likt galdā, proti nāk taču Ziemassvētku un gada nogali, izdevniecība Rīgas laiks ir laidusi klajā savu pirmo grāmatu. Bet tā nav pavāra grāmata un tā nepiedāvā receptes. Tas ir kaut kas īpašs. Brijā Severēns, meditācijas par transcendento gastronomiju. Man ir jāizlasa, lai to atcerētos. Bet patiesībā tā ir grāmata par baudas fizioloģiju ēšanā. Un, kā saka mums ļoti zināms pavārs Mārtiņš Rītiņš, tas, ko tu ēd un kā tu barojies, nosaka arī mūsu valsts nākotni. Tad par to arī šajā jaunajā grāmatā Garšas fizioloģija. Dzimuši gardēži parasti ir vidēja auguma. Viņiem ir apaļa vai stūraina seja, mirdzošas acis, maza piere, īss deguns, pilnīgas lūpas un ieapaļš zods. Sievietes ir apaļīgas, drīzāk pievilcīgas nekā skaistas un ar nelielu noslieci uz korpulenci. Pasaulē izslavētās smalkās franču virtuves teorētiskie pamati rodami tieši šajā Žana Antelma Brija Severēna 1825. gadā sarakstītajā grāmatā ar sarežģīto nosaukumu. Tā nav pavāra grāmata ar receptēm, bet gan stāsts par ēšanas filozofiju. Tā ir grāmata par attieksmi. Un gastronomija, kas Brijā Severēna laikā ir tāds tikko pārņemts vārds no grieķu vēdera likumi, ja pēcāk arī smalkā pavāra māksla. Un gastronomija kā pārdomātas zināšanas par visu, kas saistīts ar cilvēku kā būtni, kur barojas. Un tāpēc arī grāmatā var lasīt, kas sarakstīt meditāciju formā par tikpat labi, par nāvi, par sapņiem, par miegu. Tas viss iet kopā, tas viss saistīts ar cilvēku kā būtni, kur barojas. Kā man reiz teica viena izcila pavāre, viena no Krievu pirmajiem padomju disidentiem sieva, viņa teica, ka recepts vajadzīgs tikai priekš idiotiem. Un līdz ar to arī pavāra grāmatas vairums ir vajadzīgs tikai priekš idiotiem. Jo katrs normāls pavārs ieiet virtuvē, paskatās, kas tur ir un izdomā kādu jaunu kombināciju. Tāpēc nevelti šīs grāmatas autors par vienu no galvenajiem saviem aforismiem uzskata, ka cilvēks laimei jauna ēdiena atklāšana ir nesusi daudz vairāk nekā jaunas zvaigznes atklāšana. Vieglā pašironija, ar kādu autors pievēršas ēšanas kultūras vēsturei un izsmalcinātu ēdienu savietojamībai, ir izteiksmē garšīgākais un baudāmākais šajā grāmatā. Ja latvieši pārsvarā pret ēdienu izturs kā pret nenovēršamu ikdienas procesu, lai izdzīvotu, pārlasot Brijā, dažiem rastos pārdomas, cik ļoti ēdiens un tā baudīšana var atstāt iespaidu uz mūsu likteņiem. Tieši tā savulaik izteicies Honoré de Balzacs. Ir Latvijā cilvēki, kuri vairs nav glābjami. Proti, mēs neceram, ka ar šo grāmatu var kādu cilvēku iespaidot. Mēs ceram uz to, ka cilvēki, kas ir, kā lai saka, kas ir saprātīgi, ka viņi varētu to grāmatu iegādāties un viņiem varētu viņa grāmata, viņiem cilvēkiem varētu sagādāt prieku. Gardēdība ir aizrautīga, saprātīga un ierasta priekšrokas došana lietām, kas iepriecina garšu. Gardēdība nav draugos ar pārmērībām, ik viens, kurš pārēdas vai pārdzeras, riskē tikt izstrīpots no saraksta.